viņš Latviju ir ievedis Olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā. Kerijs Prais šajā olimpiskajā turnīrā aizvadījis 2 spēles. Labs viņam, lielisks atvairīto metienu procents 94,29. Un mūsu komandas vārtos Kristers Gudļevskis. Statistika vājāka, bet visas iespējas Kristuram to šovakar uzlabot. Darbs gan uzdevums būs ļoti, ļoti sarežģīts, bet Kristers ir bijis ar saviem uzdevumiem. Tieši tāpēc uz šo spēli viņš ierodas kā Nacionālās hokeja līgas spēlētājs, lai arī Tampa Bay Lightning komandā vēl nevienu spēli. Kanāda tikmēr ir 3 dienas atpūtusies, noteikti fiziski labākā kondīcijā. Kārsums. Mūsējo pirmais uzbrukums. Mikls Indrašs izspēlē vārtu priekšā. Kerijs Prais ir pirmais no vārtu laukumā. Varēs teikt, ka viņi ir spēlējuši NHL. Jā, jau pilnīgi visi spēlētāji Kanādas izlasē ir no Nacionālās hokeja līgas. Vēl viens Latvijas izlases uzbrukums. Lauris Dārziņš šoreiz lauzā. 3. Juris Klodāns toreiz bija fantastisks Latvijas izlases vārtos. Pietrāņģelo metiens, tiek galā ar to Gudļevskis. Izspēl līdz vārtiem, vēl viens metiens Gudļevskis. Saviet. Bens Dallas Stars uzbrucējs izdarīja metienu pa vārtiem. Šeit redzam tiek pie iespējas atkārtotas kanādieši. Un pirms tam Perijs, Korijs Perijs arī ļoti rezultīvi spēlē. Un šeit lūk izdevība Kārsumam. Lieliski nospēlē Perijs. Mikls Indrašs. Teica metiens garām vārtiem. Girgensons un Kārsums, bet Ripers Andim Ozoliņam. Spēle labi Kārsumam. Neizdots Indrašim uzmest pa vārtiem. Labi bija piespēle un tagad pret uzbrukums 1-1 metiens un lieliski spēlē Gudļevskis. Jā, aizrāvās mūsēji ar uzbrukumu pret kanādiešiem. Atbildi 1-1 un šeit izspēle līdz tukšiem vārtiem, bet Stabs glābi mūsējos. Jā, nu lieliski Krosbīs saspēlēs ar partneriem Bergeronu un Kunits. Un Kunits netkais Sabans no Monreāls. Vienīgais melnādainais hokejists Kanādas izlasē. Pagājušās sezonas NHL labākais aizsargs. Arī ļoti rezultīvs ar Dārziņam. Lauris individuāli. Dārziņš izlaužas līdz arī Prais sargātajiem vārtiem. Un ļoti negribās krieviem, lai uzvarētu kanādieši. Neizdodas piespiest tripu. Salīdzinoši vienkāršā situācijā Gudļevskis. 1980. gads ASV students pārspēja PSRS arī no jauno laiku. Baltkrievija, Zviedrija mačs. Hokejā viss ir iespējams. Un vēlreiz Gudļevskis jau iesaistās spēlē, nospēlē. Pēdējā līnijā Keriju Prais. Tagad iemetiens pie Latvijas izlases vārtiem. Viss mūsu piecinieks diezgan cieši pie saviem vārtiem. Un 4. mājiņa laukumā. Šārps, metiens un arī pa vārtu priekšā. Izdodas pasist to nedaudz uz apmalu. Un arī tomēr paliek mūsu zonā. Bīstam metiens. Tālu no vārtiem izslido Gudļevskis un cīnās veiksmīgi. Gudļevskis joprojām uz ledus. Un 2 minūtes. Mūsēji ir bijuši šajā olimpiādē 5-4. Tagad izdodas izcīnīt ripu pēc iemetiena. Mums pirmais vairākuma piecinieks laukumā. Kārsums ar Trišānu Rēdlikais saspēlēs pie zilās līnijas. Dārziņš. Neizdodas tomēr atspēlē atpakaļ metiens un Jānis Sprukts maina ripas lidojumu virzienu. Sprukts neaizsniedz līdz ripai. Skajā mazākumā. Tagad metiens pa vārtiem. Nu redzējām. Kārsuma izpildījumā. Ekrāna apakšā pavīdēja mūsu visi pieteiktie hokejisti, izņemot Vārtsargu Masaļski, ir bijuši uz ledus šajā mačā. Un šajā vairākumā arī mūsu vairākuma aizsargi uz piespēles Patrikam Marlo. Gudļevskis droši spēlē. Patriks Marlo. Pēc uzbrukumiem. Tagad Kanāda dodas mūsu zonā Kunīts. Un vēl viens metiens. Ir uz kranča rindās Amerikas hokeja līgā, bet sāka ECHL un paaugstināts tik uz AHL. Šeit labi Jānis Sprukts ieiet zonā, var uzmest pa vārtiem. Jānis met nesevišķi spēcīgs metiens. Un arī lido garām vārtiem. Tavāres piespēle Benam. 2-2. Kanādas izlases uzbrukums. Izspēle vārtu priekšā un tūcīņā. Gudļevskis ir labāks pa periodā. Rēķim neizdodas izraidīt ripu ārā no zonas metiens. Gudļevskis, ripa paliek kanādiešiem. Šārps atspēle.
Uzlādz arī maiņas partneri Miķels Rēdlīks, Lauris Dārziņš. Mūsu rezultatīvākā maiņa Miķels Rēdlīks apslido vārtus. Rikošets no Neša Slīdas. Rīpas slīdu vārtiem garām mūsu uzbrukums turpinās Lauris Dārziņš. Miks Indrašs un Zemgus Girgensons. Skaidriskais pārsvars nav šajā uzbrukumā 2-4 lauzās uz priekšu mūsēja. Tagad izdodas. Laukums stūrī. Kulda. Neizdodas Kuldam tik pie Rips Nešs. Noteikumu pārkāpumu nav. Rips paliek kanādiešiem. Atspēlē atpakaļ Pietrangelo. Labi saspēlēs Kanādas izlas, piespēl uz vārtu priekš. Gudļevskis pasita Ripu nedaudz tālāk. Kanādieši saglabā Ripu metiens un vārti. Un vārtus gūst turnīrā arī Patrikam Šārpam. Šeit kārtējais uzbrukuma karuselis. Riks Nešs apslido vārtus un precīzi izspēlē Ripu Šārpam. Zaudē līdzsvaru vārtos redzam Gudļevskis. Dots uzbrukumā metienu attiecību 14-3. Redzam ekrānā apakšā un Kanāda turpina uzbrukt. Metiens no aizsega. Diezgan daudz spēlē mums 4. virknējums. Vēl viena izdevība kanādiešiem. Metiens, atkārtots metiens, tiek galā Gudļevskis. Ļoti daudz darba Kristeram. Saglabā arī Kanādas zonā. Jonatans Teids. Kļūdās Vēbers piespēlē. 11,5 minūtes spēlēts. Sandis Ozoliņš. Girgensons. Skaisti. Laukuma vidusdaļā Sandis Ozoliņš. Apzog kanādieši. Rezultātīvitātes punktiem nav ticis Patrikam Šārpam, asistentos ierakstīts ir Riks Nešs. Šārpam pirmais punkts, tāpat arī Rikam Nešam. Piespēle Indrašim. Jā, un piespēle Indrašim. Miks pats dodas uz priekšu individuāli. Izdara arī metienu pa vārtiem. Miks Indrašs precīzi spēlē Prais. Turpinās mūsējo uzbrukums. Atspēlē atpakaļ. Spēcīgs metiens arī pa aiz vārtiem. Girgensons izdarīja šo metienu. Labs mūsējo pirmās maiņas uzbrukums. Tagad jādomā par aizsardzību. 2-2 Kanādas hokejistu uzbrukums. Drew Doughty. Slidās viņam virknējums. Ar augstu pacelt noju nospēlē ķēniņš. Noteikti pārkāpumu nav metiens. Prais. Labi iespēja mūsējiem. Ik pa brīdim Eclau. Uzvar Jānis. Un var veidot uzbrukumu. Izgājiens Dārziņš. Vārti! 1-1. Piespēli un lielisks noslēgums. Kulda izdara šo piespēli un lieliski spēlē Lauris Dārziņš. Vēlreiz varam izbaudīt šo skaisto vārtu gūmu. Monreāls Canadiens pirmais numurs ir bezspēcīgs. Ripa paliek vārtos pēc Laura metiena. 1-1. Teicam, nospēlē Laukums stūrī. Pavlovs, Beržerons nāk palīgā. Pavlovs paliek bez nojas. Metiens bīstam uzmet pa vārtiem Kritis Kunits. Krosbijs. Tur jau Krosbijs, ķēniņš. Vēbers spēcīgi metvārtu priekšā jau. Kunits mēģina Kanādā, arī Amerikas Savienotajās valstīs NHL. Ļoti dinamiski strādā ar maiņām un tur ļoti liels izmaiņas vienas spēles laikā var būt virs. Un tagad pēc tā ievērojamā pārsvara pirmo 10-12 minūšu laikā jau jāsaka spēle nedaudz izlīdzinājusies. Protams, spēlējot Prais un raidot Ripu vārtu augšējā daļā. Girgensons pret Krosbiju. Viss ir sagatavots otrajam periodā. Hokeja komandas hokejists ir Zemgus Girgensons. Metiens no zilās līnijas atvēra Gudļevskis. Veiksmīgi tālies soliņi, grūtāk nomainīties un daudz sarežģītāka situācija tai komandai, kur aizsargājas. Atceramies, izturējām otro trešdaļu un trešajā jau pret Šveici bija daudz vieglāk. Un vēl viena bīstama epizode. Kārters met pa vārtiem. Kristers Gudļevskis. Šis jau ir 18. vai pat 19. metiens pat Kristera vārtiem. Gaidām vienu reizi izdevies viņu pārspēt kanādiešiem. Patriks Šārps pēc Rika Neša piespēles un šeit Gudļevskis nospēlē droši. Tver Rip. Minūte nospēlēt otrajā trešdaļā uzvar kanādieši. Vēbers. Līdz Gudļevskim Ripa nenonāk. Sāk ļoti aktīvi otro periodu Kanāda. Acīm redzot, Maiks Babkoks nopietni parunājies ar savējiem pārtraukumā.
Latvija pirmajā periodā sajūta, ka viss, kas var notikt, ir samazinot šo iespējamo leņķi. Skatāmies vēlreiz Perijs. Un Gudļevskis teicam spēlē. Un šeit vēlreiz Perijs redzam paklūp, bet izdara metienu pa vārtiem un redzam zem kājsargu un gar pašu vārtu stāv. Un viņš iedodas uzbrukumā. Ķēniņš. Izdara metienu ieejot zonā, pats dodas cīņā Cipulis un Ripa pie Ķēniņa spēka. Paņēmiet Cipulis, spēlē Ripa atpakaļ Paulo un Paulo metiens un Ķēniņš. Mēs tam jau tūts izpelnījās Vancouveras Canucks. Komandas skautu ievērību. Vēl viens metiens pa Gudļevska vārtiem, atkal precīzi spēlē. Un tagad bīstam Marlo, atspēlē atpakaļ metiens Gudļevskis un Jānis Spruks tiek. Tā turnīrā 2 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Vēl viens kanādiešu uzbrukums Gudļevskis atkal darbībā, arī piespēle. Pārtver šī piespēle pārāk vāja, lidoja Ripa un piespēle atpakaļ Getslavam. Getslavs līdz Ripai ne. 2-1. Indrašis. Girgensons Indrašis. Tagad jau Indrašis saņems uz. Pirmais noraidījums Latvijai šajā spēlē. Lūk, atkārtojumā šī iespēja daudz nērti. Ripa nonāk pie Indraša. Esam sāpīgi Miks ietriecis apmalē. Jācer, ka viss būs kārtībā, ka varēs turpināt piedalīties šajā spēlē. Nu, lūk. Un vienu gūti vārti. Metienu atvēra Gudļevskis. Kanādi jau pēc iemetienu nostiprinās Latvijas izlases aizsardzības zonā. Aktīvi cīnījās Kuldu un Bārtulis. Tagad Kanādi jau izvietojusies un sāk izspēli Perijs. Spēcīgs metiens, atvēra Gudļevskis. Un atkal jau ir atpakaļ pēc tam vārtos Vēbers. Getslavs garām vārtiem. Dotīs. Grildautis būs arī vienīgos vārtus ir skaitliskajā Somija. Un izdodas mūsējiem tagad veikt arī nomaiņu. 1-1 izgājiens Gudļevskis. Klāt mūsu kanādiešiem. Redzam, iesāk šo uzbrukumu neviens cits kā vārtsargs. Mūsējie nomainās un tāpēc arī Krijs Prais spēle. Tad mūsējie var cīnīties ar jebkuru komandu. Vēl viena laba iespēja Kanādai. Minūti esam izturējuši. Turpinās Kanādas saspēle. Krosbijs izspēl uz vārtu priekš. Arī pat Kārters met pa vārtiem. Precīzi spēlē Gudļevskis. Ripa lēkā. Izdodas pat vienādos sastāvos Kanādas uzbrukums. Saint-Louis un Ripa lēkā tur pie vārtiem. Izdodas pasist to tālāk, bet Ripa paliek kanādiešiem. Vēl viens metiens Rikošets arī palido garām. Turpinās Gudļevska vārtu apšautne, bet joprojām Kanāda kontrolē Ripu. Grildautis met garām. Tur bija Ripa vārtu priekšā un Ripa pilnībā neuzšķērsojas vārtu līniju. Šeit neko nevar saskatīt. Ripa neredzam mēs no šī rakursa, bet kanādieši nepriecājas sevišķi. Skatāmies vēlreiz. Arī šajā atkārtojumā neredzam. Nu, nav Indrašs pret apmali. Tas bija apzināts atkal ar pirmo piegājienu nostiprināties uzbrukuma zonā. Redz arī vairākumā. Indrašs vārtu priekšā. Cīnās mūsējie par Ripu. Triodā mūsējie vēl steidz aizsākt uzbrukums kādiskajā vairākumā. Ķēniņš. 1-9 metienu attiecība. Ķēniņš izdara metienu, Prais nospēlē droši, Ripa neatlaidumā. Gudļevskis. Vētraini iesāk Kanādu otro periodu, bet tagad jau pēdējo 5-6 minūšu laikā spēle izlīdzinājusies. Lielā mērā pateicoties Latvijas izlases. Dārziņš individuāli lauž tuvāk vārtiem. Metiens! Arturs Kuldi jau pieslēdzās šim uzbrukumam. 23-11 Kanādas labāk Kobajas izdara metienu. Ripa vārtu priekšā guļās tā. Atlants trešais. Lauris Dārziņš. Šeit spēlē individuāli. Pēc tam jau turpinājumā Kulds metiens. Ļoti bīstams metiens. Lidoja Ripa vārtu stūrī un Krijs Prais. Pārlieku daudz, bet tas viņu uzdevumu nepadara vieglāk, jo Latvijas. Getslavs pret Pujacu. Georgijs Pujats. Nāk viņam palīgā partneris. Metiens garām vārtiem. Bīstam.
Neizdodas izraidīt arī pārā no zonas un pareizi. Un ļoti interesanti ir bijusi Jāņa karjera ar pirmo piegājienu. Skatāmies, kā beigsies šis uzbrukums. Sprukts. 2 vārti, 2 piespēles, otrs rezultīvākais spēlētājs Latvijas izlases rindās. Sotnieks klub, noteikumi pārkāpumu nav, arī kanādiešiem bīstami un neizdodas gūt vārtu šeit Pērijam. Ļoti aktīvs šodien Pērijs. Un vēl viena iespēja nosacīt vārtuvējo stūri Gudļevskis. Ja nebūtu daudz izredžu, bet ja paliek 20 minūtes un rezultāts ir neizšķirts, tad jau vien neveiksmi vai pilnīgi otrādi, vien veiksmi var. Sprukts pret Crosby, sprukts. Bet par to tagad nav jādomā. Tagad tikai un vienīgi jākoncentrējas spēlē skaitliskajā mazākumā. Kanāda, domājams, nāks ar... Paliek mūsu aizsardzības zonā. Daltīgs spēlē aiz muguras Pērijam. Pērijs. Tūp piespiežas vārtiem Muzeja, arī Kanādā izspēles vārtu priekšu. Pilnā sastāvā Latvija. Seko vēl metiens pa Gudļevska sargātajiem vārtiem un turpinās Kanādas izlases uzbrukums. Sans Ozoliņš jau uz ledus. Palīgā aizsargāties Rips līd vārtiem garā. Beržerons. Un vēl viens metiens pa Masaļas sargātajiem vārtiem. Riks Nešs. Un pa Gudļevska sargātajiem vārtiem. Sāk pretuzbrukuma apzaks, tiek uz zilās līnijas Cipuls. Gudļevskis atvēra. Tūlīt Latvija dodas pretuzbrukumā. Ķēniņš! Ķēniņš šauj pa vārtiem un Ripa lido pāri. Ripa paliek uzbrukuma zonā. Crosbys. Izdara metienu garām vārtiem, lido Ripa un atstāja. Laudēnoja Kulda metiens. Mets Rips ceļā viens no mūsējiem. Saņem sāpīgu triecienu ar Ripu. Pašaizliedzīgs nospēlē Bārtuls. Jau pa pusēji Saļiņš uz ledus, bet tomēr jāceļas kājās, jāturpina šī cīņa. Ripa joprojām ir mūsu zonā. Vēbers. Labi izspēle, metiens. Lieliski atkal Gudļevskis spēlē un Ripa atstāja mūsu aizsardzības zonu. Izlases labā. Ja mūsēji aiziet uzbrukumā, tad Kanāda atbild zibenīgi ļoti ātri. Visi šie spēlētāji un atkal viss piecinieks. Kanāds mūsu zonā turpinās Gudļevska. Projām 1-1 līdz pamatlaika beigām 15 minūtes 1 sekundi un redzam šīs kārtējās kanādiešu izdevības, bet mūsējā ļoti pašaizliedzīgi darbojas Mets Ripas ceļā. Un labs vārtos ir arī Krister. Šārps individuāli. Metiens. Garām vārtiem slīd Ripa, atgūstam Zoka Indrašs. Atvaira Gudļevskis kārtējo metienu. Karsums! Laba piespēle, metiens un Prais. Lukada! Pirmajā periodā to lieliski nodemonstrēja. Šajā turnīrā Latvija labi ir realizējusi savus momentus. Un šeit vārti viena piespēle šajā turnīrā. Karsums. Labi Karsums piespēlē un spēcīgs Girgensona metiens. Precīzi pozīciju vārtos. Laukums stūrī. Crosbys piespēle uz otru malu. Spēcīgs metiens. Ripa vārtu priekšā tomēr spēja mūsējā. Teivs. Labi piespēle metiens. Ripa vārtu priekšā. Un tagad jau aiz vārtiem. Kārters spēlē atpakaļ. Vēl viens metiens un Gudļevskis. Kur ir Ripa jau ceļ rokas? Gaisā Kanādas izlase. Teivs, Kārters, lūk, atspēlē atpakaļ. Metiens, Gudļevskis. Tur Nūjas gals. Melns ir vārtos. Ar elkoni Ripa aptur Gudļevskis. Un šeit Sotnieks pēdējā brīdī. Sotnieks ir tas, kurš glābi Latvijas izlasi no vārdu zaudējumu, kurš aptur Ripu vēl pirms pašas līnijas. Un pastumja atpakšā Gudļevskim. Komandas darbs. Protams, būs Vits Sprukts. Mums iedots vienā no retajiem uzbrukumiem. Sprukts, Dārziņš! Kas par izdevību Latvijas izlasē un neizdod. Atbalsta Latvijas izlase. Mazīgs Kanādas izlases pārsvars. Ripa pie Gudļevska. Arī šajā situācijā. Pirms tam vēl vienā no uzbrukumiem. Laba iespēja Latvijai. Dārziņa metiens. Cīņu vārtu priekšā Miķels Rēdlis. Ja, milzīgi kritiku Rēdlis un Sprukts ir saņēmuši Krievijā no Lokomotīvu treneriem. Tagad viņi pacelt galvu varēs atgriezties atpakaļ Jaroslavļā, ieskatīt.
Atkal Kanādas piecinieks mūsu zonā. Atkal Burzmu vārtu priekšā. Arī mūsējiem. Un izdots viņiem ātri tikt zonā. Getslavs met. Teoreiz darbībā Kristers Gudļevskis un tagad Jānis. Cienu attiecību pret 13. Jā. Minēja jau, ka 50 metieni ir bijuši pa Gudļevska vārtiem. Krosbijs. Piespēl Kunicam. Kunic un Ripa kaut kur vārtsarga laukumā. Vārtu priekš. Skatāmies vēlreiz pēc Krosbija piespēles. Kunic uzreiz dodas uz vārtiem. Un kā aizsargiem trāpa Kristeram Gudļevskim. Tur jau atkal kavē redzamību Gudļevskim. Kanāda vārtu priekšā Gudļevskis. Atvaira 52. metienu. Getslavs piespēl pa kreisi, atstāt Ripu Vlasikam. Tālāk Vēbers. Vēbera metiens bloķēts. Lēkā neizdod Dautījam to uztvert. Vēl 38 sekundes. Ripa joprojām Latvijas izlases aizsardzības zonā. Kanādas saspēle Vēbers. Lasiks. Ne jau Dautījs. Vārtu pārliknis pēc Dautija metiena. Trešo reizi vārtu konstrukcija glābi. Mūsējos šajā spēlē turpinās Kanādas izspēle. Atkal Burzmu vārtu priekšā un atkal šeit neatklāja, kādas ir savainiem hokejistiem Nolans. Un cīņa turpinās 7 minūtes. Teivs atpakaļ aizsargām. Dotijs. Spēcīgs metiens un Ripa ir vārti. Un šeit neko nevar pārmest Gudļevskim, ja pat arī varbūt kaut kur nedaudz nokavē. Redzējām, kā izskatījās Kristers Gudļevskis vēl pirms mirkļa. Visus savus spēkus viņš jau ir atdevis šajā spēlē. Ļoti precīzs arī šī Vēberam pat. Kanāda atbildes vizītē dodas, izdara metienu. Kārtera metiens, cik pārkāpuma nav. Ripa kanādiešiem 5 minūtes līdz trešdaļas beigām. Priekšā. Vēl viens metiens Ripa līdz Gudļevskim nenonāk. Un tagad tūcīņā Gudļevskis ir labāks. Sūtīt laukumā Štāls, Bērziņš! Bērziņš met pa vārtiem, Štāls pie atlēkušās Ripas mēģina Tie arī ir labāka nekā būt pāriem spēlētājiem. Arī Štāls aizved otro spēli. Un lūk, kā Kristers Gudļevskis un Bērziņš. Izdara metienu. Nespēja fiksēt Rips. Vēbers piespēl Getslavam. Getslavs. Atspēl atpakaļ metiens un vēlreiz Gudļevskis. Nesanāk šoreiz dots uztvert Ripu Jānim Spruktām. Piespēl Laurim Dārziņām. Sprukts piespēl ar vārtiem. Karsums šķiet vārtu priekšā bija, jā. Ozoliņš. Sandis Ozoliņš izspēl vārtu priekšā. Ripa tagad Jānim Spruktām. Sprukts. Kārta. Minūte 40 sekundes. Ķēniņš met pa vārtiem. Piespiež Ripa Prais. Sekundes, vai ņems vārtsargu Kristeru Gudļevski nost. Tec Nolans, pavērosim. Vēl tad jāspēlē 98. Visiem kanādiešiem spēlēt šādos atbildīgākajos brīžos. Šie hokejisti ir izcīnījuši Stanley kausu. Labi, tur cīnās Sandis Ozoliņš. Izdots atgūt Ripa Latvijas izlasē. Minūte 18 jāspēlē. Ripa laukums stūrī. Lauris Dārziņš. Atspēlē pagaļ Karsumam. Karsums pārkar šī piespēle, bet Karsums turpina cīņu atgūst Ripa Dārziņš. Tagad Sandis Ozoliņš. Girgensons izdara metienu Ripa pie Praisa 40.